Esiet sveicināti raidierakstā Kas notiek medicīnā? Šis ir raidījums, kurā mēs atbildam uz visiem tik ļoti svarīgo jautājumu, kas tad īsti notiek medicīnā. Bieži vien sabiedrībā redzam maldīgu priekšstatu, ka nekas jau nemainās. Pasaulē strauji notiek tehnoloģija attīstība, un arī mums ir jātiek šim līmenim līdzi. Jā, diemžēl viss nenotiek uzreiz, bet tā kā pacienti esam mēs visi, visa sabiedrība. Es uzskatu, ka sabiedrība ir vairāk jāinformē par medicīnas nozares prioritātēm, projektiem un attīstību, lai visiem kļūtu saprotamāki fokusi, posmi, kuros esam dažādos jautājumos, un taptu skaidrāks redzējums par nākotni šajā nozarē. Šodien mēs runāsim par rehabilitāciju. Lielākoties mēs iepriekš neesam gatavi, ka mums būs nepieciešamība pēc rehabilitācijas pakalpojumu izmantošanas, kas ir rezultāts dažādām traumām, pēkšņām, slimībām, bet, protams, nereti tiek realizēts arī plānveida rehabilitācijas process. Ja citās ārsta profesijās bieži vien svarīgi ir viena tikšanās reize un tūlītēja diagnostika, rehabilitācija ir ilgstošāka process, kurā ir ļoti svarīga sadarbība pacientam ar ārstu, kur skatāmies uz katra pacienta individuālajām nepieciešamībām un tiek sastādīts ārstniecības plāns ilgākam laika periodam. Tāpēc šodien uz sarunu es esmu aicinājusi Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centra vadītāju Andu Nulli. Labdien! Labdien! Lūdzu, vai varat man pastāstīt tādas galvenās prioritātes, varbūt problēmas pat ieskicēt, pie kurām tiek strādāts rehabilitācijas nozarē? Jāsaka tā, ka rehabilitācija nav nekas atrauc no kopējās veselības aizsardzības. Rehabilitācija ir pilnīgi katrā jomā, katrā specializācijā. Un faktiski mēs strādājam pie tā, lai pacienti ātrāk atgrieztos darbā, lai ātrāk atgrieztos aktīvajā dzīvē. Un neatkarīgi no tā, vai viņam ir kardioloģiska problēma, vai viņam pulmonoloģiska problēma, vai neiroloģiska problēma, faktiski rehabilitācijas uzdevums ir viens – ātrāk dabūt cilvēku uz kājām, ātrāk atgriezt dzīvē. Pie kā mēs strādājam? Diezgan triviāli. Mēs strādājam pie tā, lai pierādītu, ka rehabilitācija ir nepieciešama, līdz ar to, lai mēs nozari dabūtu lielāku finansējumu. Rehabilitācijas nozara Latvijā ir attīstījusies milzu soļiem. Mēs varam daudz, bet šobrīd ierobežo tieši finansējuma trūkums. Labi, tad man īstenībā uzreiz arī ir šis nākamais jautājums par to, kā liekas, kā varētu definēt, mērīt, kurā posmā mēs, vai kādā stāvoklī īstenībā mēs esam šobrīd rehabilitācijas nozarē Latvijā. Jā, tātad mūsdienu rehabilitācijas tāds koncepts Latvijā ir attīstījies jau 30 gadus, un tieši šobrīd mēs esam es teiktu, ļoti labā situācijā, ja mēs neskatāmies par šīs praktiskās finansējuma lietas. Tātad ir sagatavoti ļoti labi izglītoti profesionāļi, rehabilitācijas ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, audiologopēdi, tehniskie ortopēdi, uzturs speciālisti, mākslu terapeiti. Tātad ir multidisciplināra, multiprofesionāla komanda. Mēs varam izdarīt ļoti, ļoti daudz. Mēs mākam izdarīt. Mēs esam arī tehnoloģiskā ziņā ļoti auguši. Vairs faktiski nav tā, ka rehabilitācija notiek, vienīgais ir gumijas, koku vālītes vai pildbumbas. Šobrīd ir dažādas tehnoloģijas, robottehnoloģijas, dažādas inovācijas. Bet tieši kur mēs atrodamies, ļoti interesanti. Pagājušā gadā Pasaules veselības organizācija kopā ar Veselības ministriju un rehabilitācijas profesionāļiem sāka tādu projektu rehabilitācijas sistēmiskais izvērtējums Latvijā. Darba grupa, kur vadījies, vāc ļoti daudz datus, lai mēs iedotu maksimāli tādu patiesu bildi Pasaules veselības organizācijas ekspertiem. Tad pat vasarā bija ekspertu klātienes vizīte, notiek datu apkopojums, un tad, kā saka, tas būs tāds ārējais audits, un mums no ārpuses nodefinēs, kur mēs esam un kādas būtu tās rekomendācijas. Tas gan ir milzīgs izaicinājums arī Pasaules veselības organizācijai, jo iepriekš viņi ir vērtējuši rehabilitāciju tādās valstīs kā
Mozambika, Alžīra, Ukraina, kur tiešām rehabilitācija tagad saistībā ar šiem kara notikumiem attīstās ārkārtīgi strauji. Bet tādā Eiropas valstīs, attīstītās valstīs šāds izvērtējums nav bijis. Mēs ļoti gaidām šo izvērtējumu. Nedomājam, ka tas būs laimes lācis, atnāks, pateiks, un kā tagad mums jāstrādā. Bet vienmēr ir interesanti redzēt ārējo ekspertu vērtējumu. Bet vai ir jau kaut kādi konkrētāki projekti, par kuriem varat pastāstīt, pie kā tiek strādāts šobrīd, vai uz kurien tiek mērķēts, un kā ir plānots attīstīt šo nozari? Nozari kopumā. Tātad šobrīd ļoti aktuāls ir šīs jauno tehnoloģiju ienākšana nozarē. Mēs ļoti labi zinām, ka mums Latvijā ir brīnišķīgs, es teiktu, rehabilitācijas ekscelences centrs Vaivaros, kur ir visjaunākās robotu tehnoloģijas. Bet Vaivari tagad jau vairs nav vienīgā vieta, kur koncentrējas šīs jaunās tehnoloģijas. Ir ļoti daudz reģionālajās slimnīcās, arī tagad jau Pauls Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīcā ir šīs pašas tehnoloģijas, kas agrāk likās tāds sapnis priekš nozares profesionāļiem. Bet viens ir šīs tehnoloģijas sapirkt, salikt, bet mums viņas ir jāiemācās efektīvi noslogot. Mums ir jāiemācās iegūt no tehnoloģijām to maksimumu, ko mēs varam. Es domāju, ka tas ir tas lielais darbs priekšā. Zināšanas ir, tehnoloģijas ir, maksimāli efektīvi jānoslogo un rehabilitācija jārealizē tiem pacientiem, kam viņa ir vajadzīga. Varbūt jau varat pastāstīt arī konkrētāk, jo ļoti interesanti izklausās. Tehnoloģijas ir. Varbūt ir jau kaut kādas specifiskas tehnoloģijas, kuras nesen ir ieviestas, vai zinat, kad plānos ieviest, ar kurām strādā rehabilitācijas nozarē, varbūt jau iestādēs, kuras jūs apzinat un zinat. Jā, tad, ja mēs runājam par pilnīgi tādiem jaunumiem, tad jau, man liekas, no pagājušā gada norisinājās NVD organizēts inovācijas laboratoriju projektu konkurss, kur tika iesniegts arī ļoti daudz projektu saistībā ar rehabilitāciju un saistībā ar telerehabilitāciju, telemedicīnu. Tātad šis ir tas jaunais virziens. Protams, nekas nespēja aizstāt ārsta un speciālistu kontaktu ar cilvēku klātienē. Bet mums ir jāizmanto viss, ko mēs varam, un šī telemedicīna, telerehabilitācija, attālinātās konsultācijas, attālinātās nodarbības, tas ir tas process, kas šobrīd ir, es teiktu, karstais kartupels. Vai jau šobrīd ir ieviests šis, kurā posmā mēs esam? Ļoti jocīgi. Ir no NVD puses ir attālināto konsultāciju apmaksas modeļi. No vienas puses ir ieviests, bet no citas puses patiesībā trūkst tāda juridiskā regulējuma. Manuprāt, organizatori, ierēģi, birokrāti nav izdarījuši visu, lai šīs mūsdienu tehnoloģijas profesionāļi varētu lietot droši. Runājot par to, kur mēs šobrīd esam, tad telerehabilitācija, telemedicīna, viņi ir. No vienas puses ir pat NVD apmaksas sistēmā ir attālinātas konsultācijas, tiek apmaksātas. Bet no citas puses mēs nerunājam par datu drošību, par pacientu drošību. Profesionāls veids šo konsultāciju WhatsAppā. Tas nav īsti normāli. Tātad faktiski vajadzētu šo juridisko un likumisko regulējumu, lai būtu pacientam droši un arī profesionālim droši. Man gan strādājot arī medicīnas nozarē, gribās teikt, ka šādi risinājumi telemedicīnā jau ir un attīstās un veidojās. Tā kā nav varbūt tālu nekur jāmeklē, bet man gribās no jums, tā kā mēs uzrunājam sabiedrību šajā raidījumā, gribās jautāt, kas mainītos sabiedrībai tieši, kāds būs iegūms sabiedrībai no kādiem projektiem vai risinājumiem šajā gadījumā?
Jā, viss jau mēs darām tādēļ, lai cilvēks ātrāk atgrieztos normālā kvalitatīvā dzīvē. Jebkuras darbības rehabilitācijā ir ar mērķi, lai optimizētu tā cilvēka funkcionēšanu. Tātad sabiedrība iegūs darbīgu, aktīvu, darbaspējīgu cilvēku, iespējams nodokļu maksātāju. Tas ir no vienas puses, ja mēs skatāmies rehabilitāciju un pacientu. No otras puses, ja mēs skatāmies mūsdienu tehnoloģijas, iegūs arī profesionāļi. Tātad mūsdienās viss runā par mākslīgo intelektu un tā tālāk un tā tālāk. Šo mākslīgo intelektu mums ir jāmācās izmantot mūsu interesēs un šajā cilvēku resursu trūkumā. Cilvēku resursu trūkums medicīnā ir ārkārtīgs. Rehabilitācijas ārsti vienkārši trūkst. Un tad mums ir jāatrod veids, kā ārsts ar visu savu laiku var veltīt pacientam, var izmeklēt pacientu, var domāt, var plānot, var palīdzēt pacientam, atstājot ārpusē visas veidlapa aizpildīšanas, norīkojumu rakstīšanas, vēsturu pildīšanas. To varbūt varētu uzlikt šim mākslīgam intelektam. Bet, protams, cilvēku kontrolē. Tā kā šeit arī būtu ieguvums. Mēs, izmantojot jaunās tehnoloģijas, atslogotu mūsu profesionāļus. Un tad patiesībā būtu tā. Es lasīju vienu pētījumu, kur bija salīdzināts, bija veikta aptauja pēc komunikācijas ar mākslīgo intelektu vai ar ārstu. Pacienti atbildēja tos ieguvumus kādi. Un visbriesmīgāk bija, kad pacienti vērtēja augstāk komunikāciju ar mākslīgo intelektu, jo tika veltīts vairāk laiks, tika detalizēti viss izskaidrots, nebija dusmīgs mākslīgais intelekts. Tātad mūsu uzdevums ir atslogot ārstus no tā, kas viņam nebūtu jādara, ko var izdarīt pilnīgi vai sekretāri vai mākslīgais intelekts, lai tiešām cilvēks koncentrētos uz problēmu un runātu ar pacientu. Un klausoties jūsu atbildēs, man rodās tāds jautājums, vai gadījumā nav jāmaina arī sabiedrības domāšana kā tāda, jo tomēr rehabilitācija tas ir tāds ilgstošs process, ilgstoša sadarbība ārstam ar pacientu, un vai nav jāmaina arī pati sabiedrība, sabiedrības uzskati, sabiedrības redzējums uz šo visu, domāšana kā tāda? Jā, protams, bet te es gribētu teikt, no vienas puses rehabilitācija var izdarīt ļoti daudz, bet cilvēkam pašam ir jābūt atbildīgam. Ir jānošķir rehabilitācija tur, kur viņa ir nepieciešama, lai cilvēku atgrieztu dzīvē vai uzlabotu funkcionēšanu, varbūt, kas traucētu jau no dzimšanas. Un, teiksim, vienkārši veselīgu dzīvesveidu, rekreāciju, fitnes klubus. Tā ir pilnīgi cita pasaule. Tātad rehabilitācija ir ārstniecība ar noteiktu mērķi, ar noteiktu plānu. Un es gribētu, lai sabiedrība saprot, ka rehabilitācijas ieguvums būs lielākais tad, ja tas būs tam pacientam, kuram tiešām vajag. Kā saka, ar rehabilitāciju mēs neizglābsim mazaktīvu sēdētāju pie televizora ar sāpošu muguru vai gūžām ar lieko svaru. Rehabilitācija neizglābs šādu cilvēku, viņam pašam ir jābūt atbildīgam. Varbūt es gribētu aicināt tā, ka sabiedrībai saprast, ka rehabilitācija tas nav ne fitnes, ne rekreācija, ne sanatorijas, ne atpūtas nami, kas, protams, ir ļoti labi, tas ir brīnišķīgi, bet rehabilitācija ir process, kas ir konkrētam pacientam ar konkrētiem traucējumiem, ar konkrētu mērķi, un kurš ir arī laikā limitēts process. Tātad kāds mērķis ir sasniegts, ja ir jāturpina, ir jābūt nākamam mērķim, nevis vienkārši tā, iešu es pavingrot ar savu fizioterapeitu. Tā īsti nē. Kur tad varbūt var iegūt vairāk informācijas, kur paskatīties, kāda Latvijā ir šī rehabilitācijas nozara vai tās attīstība, kā arī tajā pašā laikā varbūt vēlreiz mēs varam atkārtot cilvēkiem, sabiedrībai un arī tie, kuri uzskata vai zina, ka viņiem nepieciešama rehabilitācija, kur viņiem vislabāk vērsties, ar ko tad sākt tajā brīdī, ja tu redzi, ka tev ir šī ilgstošā problēma, vai tu zini, ka būs nepieciešama varbūt ilgstošāk šī ārstēšana pēc traumām vai pēc slimībām vai kaut kur.
faktiski, ja mēs runājam par rehabilitāciju kā par ārstniecības sastāvdaļu, pie profesionāļa, pie sava ārsta. Tas ir pirmais. Un, protams, mēs varam izglītoties dažādās interneta dzīlēs, bet viss tas ir jāuztver tā kritiski, pieejot ar kritisko domāšanu. Un es aicinātu arī izmantot dažādas, gan Vaivaru rehabilitācijas centra mājaslapu, gan, Rakusam ir arī rehabilitācijas klīnikai mājaslapa. Meklēt tur, kur ir, informācijas snieguši profesionāļi. Bet pirmais pie sava ārsta ar konkrētu problēmu, ar konkrētu jautājumu, un tad tiks atrasts tas pareizais ceļš, kur nonākt. Tā kā jau pieteicu jūs sākumā par to, ka esat Paula Stradiņa Kliniskās Universitātes slimnīcas rehabilitācijas medicīnas centra vadītāji. Varat man pastāstīt varbūt vairāk, kas notiek šajā rehabilitācijas medicīnas centrā? Jā, paldies par jautājumu. Tātad, jā, es tiešām gribu uzsvērt, šis ir rehabilitācijas medicīnas centrs. Jo, ja mēs paraugamies vēsturē, Paula Stradiņa Kliniskajā Universitātes slimnīcā bija fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centrs. It kā vārdu spēle, bet tomēr tieši tagad Paula Stradiņa Kliniskā Universitātes slimnīcā rehabilitācijas jomā tiek pārlikti šie akcenti. Vairāk aktīva rehabilitācija. Jā, protams, ir arī fizikālās medicīnas procedūras un ļoti labas lietas, kur mums ir ļoti senas tradīcijas, bet šobrīd tieši notiek akcentu pārlikšana uz rehabilitācijas medicīnu, uz agrīnu rehabilitāciju. Slimnīcā ir izveidots arī subakūtās stacionārās rehabilitācijas gultas. Ko tas nozīmē cilvēku valodā? Tas nozīmē, tad, ja pacientam ir, šīs gultas ir insulta, neirorehabilitācijas jomā, neiroloģijas nodaļā un orientēts tieši uz insulta pacientiem. Tātad pacientam ir insults, viņš nokļūst uzņemšanas nodaļā, nokļūst insulta vienībā, nokļūst neiroloģijas nodaļā un kur pēc tam, un mēs Stradiņos uzreiz viņu pārņemam uz rehabilitāciju, sākam šo rehabilitācijas procesu jau slimnīcā. Un pēc tam, attiecīgi, kad ir sasniegts noteikts mērķis, pacients vai turpina ambulatori, vai sarežģītos gadījumos turpina rehabilitāciju Vaivaros. Šis ir tas jaunums. Viens, un otrs jaunums – tehnoloģijas. Pirms 2 gadiem slimnīcā patiesībā nebija neviena mūsdienu tehnoloģija. Šobrīd ir, es saukšu tos nosaukums, kas profesionāļiem ir saprotami. Robottehnoloģija, Erigo, Andago, regulējumās kāpnes, dīvola siena. Nosaukumi ļoti sarežģīti, ko tas nozīmē. Tās ir tehnoloģijas, kur pacients izmanto savas esošās funkcionālās spējas. Ja kaut kas pietrūkst, tehnoloģija piespēlē, piedod spēku vai kustību, tiek veidot atgriezeniskā saite, visi dati tiek uzkrāti, un faktiski šis darbs notiek, ir tāds neiroplasticitātes fenomens. Tad, ja ir smadzenēs kaut kas bojāts, tad visas pārējās smadzeņu struktūras mēģina kompensēt, palīdzēt. Un tieši šīs tehnoloģijas ir tās, kas ļoti efektīvi palīdz agrīnā posmā. Tā kā tas notiek Stradiņos. Un vēl, Stradiņos ir šobrīd ļoti lieliska rehabilitācijas speciālistu komanda. Tātad vairāk nekā 50 rehabilitācijas speciālisti, kas strādā rehabilitācijas medicīnas centrā, gan stacionārā, gan ambulatori, gan dienas stacionārā. Un stacionārā strādājošie sāk rehabilitāciju jau reanimācijā, jau intensīvā terapijā. Tas, kas ir tiešām, atbilstoši normālai pasaules klases rehabilitācijai.
Man gribās arī jautāt tāds termins multidisciplinārā rehabilitācija. Gribētos arī šo saprast, kas tiek darīts. Varbūt arī sabiedrībai īstenībā tik nesaprotamais jēdziens. Varbūt, ka varat vispirms sākt ar to, ka paskaidrot, ko tas īsti nozīmē un kāda ir attīstība šajā. Jā, paldies, ja mēs tos terminus tulkojam, bet tā jau ir tāda specifika multiprofesionāls, multidisciplinārs, bet teiksim, universitātes slimnīcā pilnīgi noteikti rehabilitācija ir multidisciplināra, jo ne jau viens speciālists var paveikt un neviena speciālists zināšanas tiek izmantots, un ne tikai rehabilitācijas speciālisti. Nepieciešams ir augstākās klases kardiologi sniedz savu artavu pacientu atvesļošanās procesā, taiskaitā rehabilitācijas procesā. Ejam palīgā pie neirologiem, ejam palīgā pie augstākās klases internistiem. Tā ir tā pievienotā vērtība darbam universitātes klīnikā. Visu laiku tu vari kontaktēt, uzzināt, mainīties ar pieredzi un zināšanām, tiešām ar augstākās klases ekspertiem. Tas ir tas, kas dzen šo attīstību uz priekšu. Kliniskā universitātes slimnīca nevar būt kaut kādā atpalikušā līmenī. Viņa tā kā raķete attīstās, jo attīstās visas disciplīnas. Jā, vēl varbūt tas, kas ir pilnīgs jaunums. Jā. Liekas, ka transplantoloģija. Ko tad tur darīs rehabilitologs? Pārstāda orgānu un vai darbojas vai nedarbojas un viss. Nē, šobrīd pat transplantoloģijas komandā, kas Stradiņos ir ļoti spēcīgi, ir iesaistīti mūsu centra fizioterapeiti. Jo cilvēks ir jāsagatavo pirmkārt šim sarežģītajam procesam, un pēc tam ir jāiemāca dzīvot jau varbūt citā jaunā kvalitātē. Šīs viss ir tās lietiņas, kas liekas, rehabilitācija ir milzīgi daudzpusīga. Sākot, kā jūs teicat, ar reanimāciju, intensīvo terapiju, ar dzemdniecību, ar mazajiem jaundzimušajiem bērniem, kas arī ir Stradiņos un kur notiek rehabilitācijas process ginekoloģiskajā klīnikā. Vēl tāda nianses, kas ir pilnīgs tāds nišas pakalpojums Stradiņos, mutes sejas žokļu ķirurģija. Ko tad tur darīs rehabilitologs? Bet pēc sarežģītām mutes sejas žokļu operācijām ir jāiemācās runāt, ir jāiemācās kustināt, žokļi pareizi. Un šeit arī mums strādā mūsu fizioterapeiti un strādā arī ar bērniem. Lieliski klausoties jūsu izsmeļošās atbildes, man īstenībā ļoti, ļoti gribās pateikt paldies. Paldies, kad jūs tieši jūsu nozare, jūs ar savu komandu, ka jūs entuziastiski ejat uz priekšu, skatāties nākotnē, mēģināt palīdzēt arvien vairāk un arvien kvalitatīvāk pacientiem, kuriem, kā jau pirms tam runājām, ilgstošā laika periodā ir nepieciešama šī ilgstošā rehabilitācija. Un novēlu, lai ilgstošais ārstēšanas process kļūtu vēl ērtāks, vēl stabilāks, vēl kvalitatīvāks un ar pievienoto vērtību kā ārstiem, tā pacientiem. Jo pirms tam jau runājām, ir savas pievienotās vērtības sabiedrībai, lai arī sabiedrība ir arī katrs ārsts un tāpat tās arī katram ārstam. Bet mums visiem man gribās atgādināt, ka mēs paši atbildam par savu veselību, un mums ir jāiedziļinās savos veselības procesos, arī ārstēšanās procesos. Un mums ir jābūt arī vērstiem pašiem uz sadarbību ar ārstu, jo vairāk mēs būsim gatavi iesaistīties, jo lielāka ir varbūtība, ka šie procesi notiks aizvien ātrāk, kvalitatīvāk un arī pilnvērtīgāk. Tā kā būsim veseli, būsim informēti. Un tiekamies jau nākamajā, kas notiek medicīnā raidierakstā. Skaties mūs gan YouTube platformā, protams, kas notiek medicīnā LV mājaslapā, Facebook kontā raidieraksts, kas notiek medicīnā, kā arī klausies mūsu Spotify platformā. Uz tikšanos!